Vidzemes inovāciju nedēļas ietveros Madonas biznesa attīstības centrā notika meistarklase Startē savas fotoprasmes uzņēmējiem un citiem interesantiem. To apmeklējot, ikvienam bija iespēja vairāk uzzināt par pat atvērto digitālā mārketinga un sociālo tīklu dizaina darbnīcu un visu, ko tā piedāvā. Mēs jau esam rīkojuši atvērto durvju dienu 2. februārī, bet tādi īstie svētki un īstā darbnīcas atklāšana, manuprāt, ir šodien, kad notiek fotogrāfs Sandijas Feikšas meistarklase, kas tika diezgan ātri izķerta. Rezervāciju mēs slēdzām jau pirms laika, un šodienas apmeklējums liecina, ka cilvēkiem ir vēlme uzlabot savas fotoprasmes vai vispār sākt ar to nodarboties. To apliecina arī RTV uzrunātie meistarklases dalībnieki, kuri ar interesi ieklausījās teorētiskajā daļā un ar aizrautību iemēģināja spēkus arī praktiski darbojoties. Gan man, gan lielajai daļai uzņēmēju lielākais izaicinājums ir tieši tā produktu pārdošana un to fotogrāfiju uztaisīšana. Jo visiem mums ir produkti, bet ne visiem ir pieejama šāda telpa ar pieejamajām iekārtām, un tas ir vienkārši ļoti jauki, ka biznesa centrā ir pieejamas tādas telpas, kur tu vari atnākt, izmantot, un tev nav jādomā pašam par savas fototehnikas iegādi, par gaismu, par visiem foniem, jo pirmkārt jau pati telpa ir svarīga, kur to bildi uztaisīt. Katrs mēs ejam pa kaut kādu noteiktu ceļu ar savu kaut kādu zināšanu bagāžu, bet ja mēs kaut ko drusku pagriežam citu rakursu vai, kā teikt, fotogrāfs citu objektīvu vai kā savādāk, tad daudz lietas izskatās pavisam citādāk. Un šī ir iespēja reāli uz vietas redzēt, salīdzināt vairākus variantus. Kā mēs darījām līdz šim un kā var darīt arī daudz savādāk. Tāda iespēja jāizmanto, ja reiz ir dota, un zināšanas nekad nav par vēlu iegūt. Tā kā mums ir tāds produkts, kas laika gaitā mainās, gan iepakojums, varbūt etiķete, nāk klāt arī papildinājumi, jaunumi, tad mums bieži vien vajag to produkta foto tūlīt un tagad. Tad visbiežāk es to esmu darījusi mājās uz baltas lapas vai uz dzeltenas lapas. Protams, mēs esam piesaistījuši arī Sandiju, kas šodien arī veda šo meistara klasi, un tad viņa sabildē mūsu produktiņus, bet tagad man būs iespēja atnākt profesionālā vidē un ar kameru un gaismas kastēm nobildēt šo produktu, un mūsu produktam tas noderēs ļoti. Es izmantošu šo iespēju, kā vien varēšu. Tās par iespēju izmantot telpu un aprīkojumu. Savukārt meistarklasē uzņēmēji centās noskaidrot sevi interesējošos un aktuālākos jautājumus. Mēs ražojam dažādas koka izstrādājumu projektus, sākot no dažādiem virtuves piedarumiem, bērnu rotaļlietām, un man ir ļoti svarīgi tas, ka es šodien varu atnākt un parunāties ar cilvēku, kas man palīdzēs izveidot to kompozīciju bildei, jo ielikt bildi vienkārši baltā kastē, nobildēt, bilde sanāk bezpersoniska, un tas, ko es šodien arī ieguvu papildus zināšanas, un vēl praktiskā daļā noteikti apveicāšā Sandija ir par to, kā tieši izvietot to produktu, ko nolikt blakus, lai tas produkts, atverot viņu internetu veikalās ar 1000 citiem produktiem, uzrunātu to potenciālo pircēju, viņš viņu vēlētos iegādāties. Uzņēmējiem, bildējot savu produktu, būtu tiešām svarīgi saprast, kur tiks izmantota produkta bilde. Ja tas ir mājaslapē, viņam vajadzētu būt tehniski saprotamam produktam, kāda ir krāsa, kāda ir forma, kāda ir izmēri, un uz to arī koncentrēties. Bildējot produktu, uzņēmējiem svarīgākais ir ideja un vieta, kur šo bildi arī izmantos pēc tam, jo tad tas ietekmē fotosesijas plānošanas procesu. Meistarklasē arī veidojam praktiskas nodarbības, izmēģināsim dažādus fonus, kā arī uzņēmēji ir paņēmuši līdzi savus produktus, un viņi varēs izmēģināt, kā ir bildēt vai nu gaismas kastē, vai uz vienkārši melna fona, vai izmantojot gaismu no loga, un vienkārši pamēģināt, kā ir izmantot gan tehniku, gan apgaismojumu un vispār uzstādījumu savam produktam. Šodien profesionālu fotogrāfu vadībā nākotnē patstāvīgi. Darbnīca izmantojot produktu foto un video veidošanai, webināriem, raidierakstiem un citām radošajām iecerēm. Un būtiski, ka tas viss ir pieejams bez maksas. Darbnīca izveidot Vidzemes plānošanas reģiona projektu ietveros, kur finansē Islandes, Lichtenšteinas un Norvēģijas grants, un pašvaldība, kad tika izsludināts pieteikšanās Vidzemes novadiem, Madonas novada attīstības nodaļa arī izdomāja, ka mums šāda darbnīca būtu nepieciešama uzņēmējiem, un pieteicāmies, guvām apstiprinājumu, un pamazām gada griezumā esam iekārtojuši un aprīkojuši darbnīcu, kura turpmāk mēs ceram kalpos tiešām kā spēcīgs grūdienis un palīgs mūsu novada uzņēmējiem. Darbnīcā ir pieejams fotoaparāts, kas izmantojams gan fotogrāfiju, gan video materiālu sagatavošanai, 3 objektīvi, gaismu komplekts, auduma un papīra foni lielie, 2 gaismas kastes, pat strīmošanas ierīce, ja kādam nepieciešams, teiksim tā, kādu lekciju vai webināru norganizēt, to arī
ir iespējams izdarīt šeit. Uz doto brīdi šī ir viena meistarklase, ja būs vēl kāda interese, tad būs arī padziļinātākas meistarklases, konkrēti vai nu par tehniku, vai par radošo fotosesijas procesu. Bet vienā dienā to apgūt īsti nevar, bet vienā dienā var dabūt tādu iedvesmu, tādu mazliet spērienu, pašam sākt interesēties un sākt darīt, jo tikai caur darīšanu var patiešām arī kaut ko iemācīties. Jāpiebilst, ka darbnīca ir pieejama Madonas biznesa attīstības centra darba laikā, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot. Sandra Zariņa, Mārtiņš Svitka, Indars Krieviņš, RTV.